12. A klases zaki, vilki, lāči un citi zvēri devās uz kārtējo ballīti Zakīšu pirtiņā. Zakīši satikās un nolēma piezvanīt saviem draugiem, lai tie atnāktu uz tusiņu. Pēc kāda laiciņa ieradās lapsa, īsta vilkniece. Un noskumusi devās prom. Adrijus apciemoja ezītis, kurš bija apmaldījies miglā, bet tomēr atradis īsto ceļu. Arī viņš bēdīgs aizgāja. Diemžēl mūsu ārzemju viesis Kung Fu Panda nevarēja ierasties, jo lidmašīnas reiss puteņu dēļ tika atcelts. Un kas gan tas būtu par tusiņu bez ballīšu karaļa vilka? Bet arī viņam kļuva skumīgi, un vilks devās projām. Miesas sargu pavadībā kārtību ieviest ieradās Salatētis un Sniegbaltīte. Kāpēc uz bērnu kaut kas ir skumīgs? Nav problēma. Mūsu darbs šeit ir patīk. Pēc stundas. It's
Austrīts, aiz horizonta parādās saulīte, un visapkārt iestājas miegs. Lai vai kādi mēs esam, lieli vai mazi, viltīgi vai naivi, labi vai slikti, Ziemassvētki ir brīnumu laiks, kas liek cilvēkiem kļūt laipnākiem, dāsnākiem un jaukākiem vienam pret otru. Un tieši tāpēc mēs, 12. A, novēlam visiem jautrus, prieka pilnus un neaizmirstamus Ziemassvētkus, kā arī raibiem, notikumiem bagātu, interesantu un brīnišķīgu jauno gadu.